domāju, ka tikai latvieši ir nākt uz laukiem. Kad tie citi tautieši, viņi tomēr kaut kā turās vairāk pie tās Rīgas, viņiem tā pilsētas dzīve kaut kā tas ir kaut kā tuvāks. Viņi nāk latvieši, bet latviešiem pietrūks tas bizness, tieši tas kaut kāds tāds asums. Viņi kaut kā tomēr vairāk ir tādi, ja viņi sūta, viņš iet, ja viņi nesūta, neies. Tad viņš tomēr tāds mierīgāks cilvēks. No garīga viedokļa viss ir okei. Jā, viss ir normāli. Kas var būt labāks, ka mums pieder gabaliņš no zemeslodes, vai ne? Un iedots, lai mēs ar viņu rīkojamies, mums ar viņu jārīkojās. Ja viņš nebūtu mums lēmts, mums viņu nedotu, vai ne? Un mēs dzīvot pilsētā vai kaut kā savādāk. Patreiz notiek pretējs. Tieši sakarā ar kompjūteriem, datoriem, skaitļotājs, viņi kā grib. Un interneta iespēja ir iespējams dzīvot tur, kur cilvēkam patīk un strādāt. Darba vieta ir Ņujorka, Rīga. Bet patiesībā sakot, tikpat labi var dzīvot Birzniekos un mierīgi izpildīt Ņujorkas darba biržas pasūtījumu. Šajā jaungada naktī mūsu valsts premjeras aicināja savus pavalstniekus doties prom no pilsētām un pārcelties uz dzīvi laukos pavisam. Jo lūk, šodienas tehnoloģijas laikmets pieļauj ikvienam savu mīļoto darbu darīt arī tālu prom no pilsētas. Skaisti, patriotiski, cēli, vai ne? Bet kā tas ir patiesībā? Es jau varu pilsētnieks, vispār sniega nemaz tā. Tas dārs mums ir šeit. Mēs, kad te atbraucām, tad viss bija drūmais audzis. Tur Parciņā bijis gastu, vecs Moskvičs, vecs autobus, un tad mēs aizdām mežonīgi daudz visādas atkritumus joprojām, ja. Un dārziņš bija aizaudzis, protams, viss tie koki, un es viņiem kādus gadus 4, kamēr mēs te braukājam, es viņiem pat klāt neķēros. Es tās grāmatas palasīju, un es domāju, es tur nekā nesaprotu, nebija saprašana. Un tad, mēs staigājām vēl pa to pauguru tur, funktierējām, te bija domāts stādīt to dārzu, vai ne? Domāju, kā tas būs, mēs varēsim iestādīt, par kaut kas izaugs vai kaut kas notiks, vai ne? Un tad nekas vēl nebija, Pēc pāris gadiem pasties jau ir dārs jau, tad sāc saprast, un tu sāc ļoti labi saprast, vai ne? Un tā, ka jau zini, ko jādara, vai ne? Un jau mums mēs zinām, ka mums tā auga kopība, tā ir tāda forša nozara tomēr. Tas nav tā kā braukt tikai traktoru, vai ne? Un tad tu tā pa īstam arī sajūti, ko tu pats vari tīri, fiziski, vai ne? Tu atbrauc, tādi. Tie nīkuļi, kas atbrauc uz šejienu pirms gadiem 10, kad mēs te bijām, mēs ar viņiem nedraudzētos vispār. Gan tā kā tagad, salīdzina. Jūs to par sevi sakāt? Jā, mēs par sevi, teiksim, no šodienas viedokļa mēs ar viņiem vispār neko. Tie ir tādi pilsētas turisti, vai ne? Ramona un Alvils Bergi. Iepriekšējā dzīvesvieta Jūrmala. Nodarbošanās, grāmatvede un mēbeļu restaurators. Dzīvo Jaunpils pagasta Pavāros 7. ziemu. Ģimene. 5 bērni, 3 vecākie pilsētā, 2 jaunākie laukos. Mērķis – bioloģiskā lauksaimniecība. Īpaši sasniegumi – augļu dārzs 12 hektāru platībā. Tur ir arī sava filozofija, vai ne ikdienai, patiesībā saprot, kāpēc gan, lai tas nebūtu svētki, teiksim, uznest malku vai kaut ko izdarīt, kādu darbu, Ja ir pareizā filozofija, arī tās ir tie svētki, jo kāpēc gan, lai tie nebūtu, lai tas nebūtu kaut kas foršs. Jādara šīs foršās lietas. Es varu uznest malku tā, ka man ir priecīgi, Es ne. Es nevaru uznest malku un paciest augstumu, tā ka forši, Es esmu iegūst tādas atziņas. Pirmkārt, tas, ka laukos, protams, šī ģimene. Ļoti es jūtu to, ka man ir ģimene. Jo te ir viss daudz, sūrāk kā pilsētā. Pilsētā kaut kā visi tie cilvēki apkārt, tu tā varbūt neizjūt to, ka tev tā ģimene ir, tur viss viens gar otru berzēs. Šeit tomēr tas, ka tu esi viens noslēgtā telpā, un šī ģimenes sajūta, protams, ir ļoti svarīga, lai tev ir, stipri ģimene. Ja mūsu vecākie bērni nav tik patstāvīgi bijuši, tad
tad jaunākie ir stipri patstāvīgi. Man liekas, lauku viņiem tādu, viņiem vienkārši nav izvēles, viņiem Mēs jau jābūt paši arī stipriem. nebijām patstāvīgi, tik tādi. Tā kā tādi. Mēs kopā vispār ar bērniem tādi patstāvīgi un stipri kļuvām, jo mēs tagad spējam izdarīt lietas, par kurām vispār mums nebija doma, ka mēs tos varam izdarīt. Ja? Man liekas, mēs daudz lietas varam atrisināt, mums nerada vairs problēmas tās problēmas, kas kādreiz varbūt bija, vai ne? Atjaunot mājas, Jā. iekopt augstdārzus, sakārtot vidi tā, lai būtu forši, uzlikt Džona Brūka zilo soliņu. Tas angļu dārza dizainers labākais. Jā. Mums negluži patīk tie salkanie dārzi tādi. Latvieši ir salkani, mēs vai ne? Tā ir. Mēs esam saldu tautiņi, saldas dziesmiņas, kā Ziedonis saka, pat kaujās ar mīļvārdiņos. Kalniņš un liepiņš. Man patīk tas angļu, viņam tāds smags un tāds akmeņains, un es to zilo soliņu noteikti uzlikšu tādu. Dīķis mēs izraksim. Jā, mēs vidi sakārtosim. Es ceru, ka mēs varētu uztaisīt saimniecību, kas funkcionē, kas spēj pastāvēt saimnieciski, dot finanses tādas, lai mēs varam piepildīt, teiksim, labās lietas, kuras gribās, vai ne? Protams, pirti, jā, pie dīķīšu, jā. Labu vidi, kur labprāt arī brauktu cilvēku ciemos. Mums jau šobrīd arī brauc tāpatās. Jā, būtu ļoti jauki tev iet pirtiņā vai, teiksim, vēl kaut kur atpūsties un tā palikt. Bet mēs to nevaram vienkārši, tāpēc, ka mēs to nevaram naudu zemē ierakt un vēl nevar atrast. Nevar. Ja jums šovakar pavērtos izvēle, iet atpakaļ uz Jūrmalu, jūs ietu? Es jā, noteikti. Labi, ka visas durvis, vai ka viss ir ciet. Tu man līdz ņemtu? Es arī ietu. Teikt atstāt. Kā tu gribi, bet es jau nevaru, man vīrs un bērni, ka tad es tur skriešu uz Jūrmalu. Bet, es saku, jābūt ļoti stiprai ģimenei un lai varētu pastāvēt. Vismaz tādā kombinācijā. Svēts mantojums, šī zeme mūsu tautai. Un kā tāds, šis mantojums mums vienmēr jāsargā. Tāpēc turēsimies pie zemes, Latvijas ļaudis. Atgriezīsimies pie zemes turpmākajos gados. Neturēsimies pie citām pārējošām vērtībām, bet atgriezīsimies pie zemes. Runa bija ļoti laba, jā, bet, teiksim, kas var nākt šobrīd uz laukiem? Tas, kuram ir funktieris, jā, biznesmenis uz laukiem var atnākt, kas prot strādāt ar projektiem un ar biznesu plānu. Tiešām funktierētājs. Darbu jau atrast, protams, kaut kāda strādāšana, te nekas nav. Cerēt uz kaut kādu dobītu un ka viņi dos pēļņu arī tas nav. Nopirkt māju un strādāt pilsētā, tas ir super, tas ir jau luks variants, kad var tā laukos dzīvot, teiksim, un braukt uz pilsētu. Es domāju, ka tā arī būs kādreiz. Jā, un mēs jau esam pirmie tagad. Bet tā, kad nākt, teiksim, atnāk tāpatās vai kaut kā darbu, tad jau laikam gan nē. Bet patiesībā tas ir ļoti pozitīvi. Mēs jau esam to izdarījuši, jau pirms jau ir atskanējis aicinājums jau no valdības. Tas jau tā lēnām, tas nav ne pēdējā gada, ne pēdējo mēnešu, ne dienu lēmums. Tas kaut kur pēdējos 3-4 gados tā lēnām jau veidojās, jo politika laukos, tā lauksnes politika ir tik mainīga, dažādi un cenas tik svārstīgas un kopumā tā lieta tik neatregulēta. Un tas viens, otrkārt, bērni pateica, ka viņiem laukos nekad nenāks un tur viņiem nekāda perspektīva nav, nekas viņus nesaista tur. Tā kā principā kaut ko būvēties, attīstīties nav jēgas, ja tu zini, ka pēc tevis tur tavi tuvinieki nepaliks un neturpinās.
Tas ir pamatā galvenais tā. Bija tuviniekiem jānāk uz laukiem viennozīmīgi. Bet tā kā viņus tur saukt iekšā, kur nav perspektīva, tas kā būtu lielākā muļķība, kāda no manas puses tā var ar savu ienaidnieku izrīkoties, ne savu tuvinieku. Prātīgākais lēmums jāpieņem kopīgi. Prātīgākais manā konkrētā gadījumā bija tāds. Tālis Orlovs. Iepriekšējā dzīvesvieta Vārmas pagasts. Nodarbošanās zemnieksaimniecības īpašnieks. Izmēģinājis visas lauksaimniecības nozares, arī šitakī sēņu audzēšanu. Laukos pavadītais laiks 13 gadi. Pašlaik Kuldīgas sporta centra direktors 2. mēnesi. Mērķis – izveidot labāko sporta halas apsaimniekotāju komandu, nepiepildīt sapnis – matemātikas skolotājs laukos. Es tā īpaši neuzskatu, ka valdībai kādam jāpalīdz. Katram pašam dzīvē jānospriež savus mērķus un jācīnās. Neviens jau no laukos it kā piesiedz. Ja tev laukos neiet, nevar pārkvalificējies, mācies tā, ka es pēdējā gada laika mācījos. Viena daļa ir kā kritus tāda apāti arī sēž tikai rājās un lamā valdība. Kaut gan te atnākot uz pilsētu, man par lauciniekiem diezgan labs uzskats vispār. Pilsētais tad es pamanīju tādu lietu. Budžets sevišķi iestādēs, viņi zina, konkrētā datumā būs alga. Nav lielas tās algas, viņas mazas skaits. Ja, piemēram, 30. datuma alga, viņš līdz 25. izvelk, 5 dienas piecieš, jo zina, ka 30. atkal būs. Laukos, kad tev nauda beidzās, ja tu nekustināsi rokas un prātu, tad tev pēc tās pēdējās naudas izbeigšanās vairāk nekad nebūs. Tā kā pilsētnieks, principā tādā ziņā ir labāks situēts un viņš ir labākā stāvoklī nekā laucinieks. Lai katram latvietim būtu savs mājas. Jo redziet, dzelžus, pat vislepnākos, var atkal uztaisīt. Tā tāda pārējoša lieta. Arī mājokļus var no jauna sabūvēt. Tas viss ir tikai cilvēka radīts. Zemi to nevar radīt no jauna. Cik nu tās ir, tik ir. Visā pasaulē. Un, protams, arī mazajā Latvijā. Zemi pavairot nav mūsu spēkos. Un brīvas zemes visā pasaulē paliks arvien mazāk. Tāpēc turēsimies pie savas zemes, apdzīvosim un kopsim to. Es reāli neredzu pilsētniekam, ko laukos darīt. Es neredzu reāli viņam, ko tur darīt. Sevišķi tāda masveida aicinājuma, ja tur kāds viens atsevišķi, teiksim, katrā pagastā, ja gadā viens, pa daudz jau ienāks no pilsētas, domāju, nē. Nav atrisinājums, ja kāds absolūti naturāli grib saimniekot, un ne tur 4 dobas pie mājas lāpst uzrakt, tad tas var teikt neko nemaksās. Tur vienai govī ar izskapt par sienu sapļaut. Kaut kāds minimāls piens būs, bet tāpat līdz ko tai govī kāds slimības ārstam nav jāmaksā, un naturāli nekur caur netiks, līdz ko tev tā dobē ārtā zemes nodoklis jāmaksā. Līdz ko tev piemājas saimniecība bija tā uzreiz atskaits jāsāk taisīt, uz rajonu centru jābraukā. Tas nav, nē, es neiesu. Es neredzu tādu aicinājumu. Protams, ja premjeras to savu domu bija aicinājis cilvēkiem, kam ir nauda, viņu neizvest, teiksim, kā kapitāla ārpus valsts robežu ieguldīt, tepat iekšā izpirkt zem cepurnos, bet lai nevispārīgi aicinātu cilvēku doties laukiem. Tā, nē, ja bagātie, jā, lai viņi izpērk Latvijas zemi, lai nepērk daļu, lai nepērk pārējie, pilnīgi pareizi. Sakiet, jums nav žēl tā laika, ko jūs pavadījāt laukos? Vai tiesa, nekad mūžā. Ja būtu tie laiki un tie gadi vēlreiz, labprāt, un pat ja zinātu, kāds tas nobeigums tai lietai būs, tie bija arī skaisti, fantastisks gads, ko es neiemācījos. Pilsētas matemātikas skolotājs traktoru māk braukt, mežu izstrādāt māku, kokus strelēt māku, govs laukt māku, teļus pieņemt māku, sivērns barot māku, ko vēl vajag. Ēkas uzcēlu pats visas, kas man apmēram 45 metru garu, 10 metru plata saimniecības sēka. Tā kā es sēnes iemācījos audzēt. Pat laucinieki pa sausāk beigās uzskatīt. Fantastisks laiki. Visiem iesaka paprovēt. Bet, kad tur dodās, lai necer, ka tas tā viegla maize būs. Un lai tilts aiz muguras nededzina. Ja paši iet uz laukiem, lai sieva atstāja pilsētā, vieglāk atgriezties būs.
tā situācija tāda, ja es nebūtu atgriezies, tad man būtu kaut kas varbūt žēl, ka es tos laukus pazaudējis. Tagad es no tās Rīgas esmu aizgājis. Principā es teiktu, ka es neko nezaudēju. Rīgā man nekas tāds nesaista. Ja man kāds būtu teicis institūta gados, ka es strādāšu laukos, tad es domātu, ka tas nav riktīgi. Un tā ļoti kategoriski es vienmēr teicu, ka nekad. Inese un Uldis Zīles. Iepriekšējā dzīvesvieta Rīga. Nodarbošanās, ģimenes ārste un būvdarbu vadītājs. Dzīvo Vārmes pagasta Buskās, dzimtes mājās. Ģimene 4 meitas, 1 studente, 3 skolnieces. Mērķis – bērnu izglītošana. Īpaši sasniegumi – meitu panākumi Dambretē. Mums laukos ir tā, ka principā kas tāds daudz maz spējīgāks no bērniem, tie visi iet kaut kur prom mācās un pazūd un praktiski neviens atpakaļ neatnāk. Paliek laukos tādi, kam kaut kāda iemesla dēļ to izglītību neizdodas iegūt, vai tas ir vecāki materiālais stāvoklis, vai tas ir nevēlēšanās, vai citas problēmas ir, bet principā tie paliek laukos, tie arī sastāv būtībā tā lielāko masu. Jo tā kā kolhoz laikos pieaicinājis speciālists nāca uz laukiem strādāt ar augstāko izglītību, tādu laiku jau vairs es negaidu, kad kāds atgriezīsies. Es tā ļoti daudz domāju par šo jautājumu, vai es esmu kaut ko zaudējusi. Grūti pateikt. Es vienmēr esmu ķepurojusies un darījusi tā, kā es gribu. Gribēju sākt strādāt, sāku šeit ārsta vieta nebija. Pamazām ar pagastu atbalstu, ar poliklīnikas vadības atbalstu, ar slimulkas atbalstu. Tā vieta te radās, viņa šeit ir. Varbūt bišķi savas izaugsmas iespējas, perspektīvāku darbu es zaudējusi, protams, Rīgā, kur es būtu strādājusi. Var nākt un dzīvot, bet tam ir jābūt kaut kādam pamatam. Jo nevar tā atskriet un tad apskatīties, tagad man šitas te patīk, tagad es darīšu šito. Nē, labāk es ķeršos tur. Ir jābūt kaut kādam izstrādātam plānam, ar ko nodarbosies, kā nodarbosies, bet var nākt. Jo laukos pietrūkst cilvēku, kas piesaista naudu. Viss, lai nauda it kā aiziet, it kā viņi nāk uz tiem laukiem, bet apgriežās nakal nonākt Rīgā. Principā mums jau Kurzemē vēl ir tā, jāsaka tā, daudz maz tas līmenis, bet kad aizbrauc uz to Latgalu, ir gadījies, ka mums tie objekti ir arī tur, otrā pusē, Vēdielai. Tad apdzīvosim visu mazo Latviju un, cik iespējams, vienmērīgi. Varbūt arī dosimies prom no lielajām pilsētām, kur katram piedara labie dzīvoklītes daudz dzīvokļu namā. Dosimies prom no sastrēgumiem ielās un no pārblīvētiem mikrorajoniem. Dosimies uz laukiem, kur ir plašumi, daba un gaiss, kur katram ir sava zeme un savas mājas. Dosimies prom no stresa. Dosimies tur, kur mierā un klusumā var strādāt gan mākslinieks, gan inženieris, celtnieks un amatnieks, kur var strādāt jebkuras profesijas pārstāvis. Es domāju, ka tādu aicinājumu var izteikt cilvēks, kurš tālāk par Rīgas robežām nav bijis. Varbūt vēl kādus dažus kilometrus aiz Rīgas robežas. Tad būtu, ka tā reāli jāparāda, kā dzīvo cilvēki laukos. Varbūt ne Vārmes vai Kabils centrā, bet kaut kur bišķi kādus 3-4 kilometrus no tā. Kāda ir apkārt, ir nabadzība, kāda diezgan liela bezcerība valda tomēr. Tiem, kam ir darbs, ar tiem viss ir kārtībā, bet diemžēl tie nav visi, tas nav vairums noteikti. Ja viņi aicina, es domāju, ka nāktu. Ja viņiem būtu kaut kāda valdība vai kaut kāda politika, kad atbalstīsim uzņēmumus, rast iespējas, tur palīdzētu ne tikai vārdos, bet arī kaut kas tiešām reāli būtu. Bet, es neko tādu neesmu manījis. Klausījos kādreiz vienīgam raidījums bija, un tas teica, ka zivu siļķu bars, reņķi varbūt, nosaka helikopteru lido, kur viņi ir, un tas ziņo tiem zvejniekiem. Un tad tur paskaidroja, jūs gan pār laivas malu arī, kāpēc nevar pār laivas malu skatīties tās reņķis? Tādēļ, ka pārāk tuvi ir ūdens virsma, kur jums traucē redzēt. Jūs liela atoluma, viss tā sīkā ņirbe, kas jums neļauj redzēt dziļumā.
pazūd, un jūs redzat cauri lielā dzīvumā. Tāpat ir arī ar attālumu. Ja jūs esat pilsētā, visai tajā ņegu. Jūs kļūstat atkarīgs no simtiem sīkumu un visādi. Tā dzīve ir, un tas viss ir pēc pa sev saprotams, dabiski. Taču laukos var visu to vērot no attālu. Un tad var redzēt tikai lielās norises. Vienkārši, skaidri, nevis to virspus virmojumu. Miervaldis Polis, iepriekšējā dzīvesvieta Rīga, nodarbošanās gleznotājs. Dzīvo Paduras pagasta Birzniekos, 3. ziemu. Mērķis – dzīvot un strādāt tur, kur ir vislabāk darbam. Vērtīgākā pēdējā laika atziņa – agrāk strādāju katru dienu. Tagad es katru dienu domāju. Es vīlos sevi. Es iedomājos, ka es esmu gudrs, ka viss tā domās. Bet izrādījās, ka es esmu muļķis. Šī ir diezgan smaga vilšanās. Protams, jo tā nav gudrība. Ko līdz studēt daudzus gadus sistemātisku filozofijas vēsturi, mākslas vēsturi, ko līdz mēģināt izprast lietu kārtības, ja tu iekrīt tik vienkāršā un smieklīgā muļķībā. Kā tajā, no kura mēs ārā netiekam, ka mēs visu redzam tikai ar savām acīm. Šeit arī ļoti daudz strīdu un nesaprašanās cilvēku starpā nāk no tā, ka katrs domā tā, kā viņš domā, un domā, kā arī otrs tāpat domā, un ir spējīgs arī tā darbot. Tā tas nav. Praktiski laukos tiešām var strādāt jebkurš, ja vien mēs prasmīgi pielietosim modernos transporta un sakaru līdzekļus, tad mācīsimies tos pielietot. Moderns darbs, izmantojot modernas tehnoloģijas, lauku mierā un klusumā, kur bērni skraida pa piemājas pļavām. Tādu es redzu Latvijas nākotni. Un visbeidzot, atcerēsimies, ka ja mēs neapdzīvosim Latviju, to izdarīs citi. Šī vieta tukša nepaliks. Tādēļ mums pašiem jāapdzīvo un jākopj savu zemi, un mums ir vajadzīgi mantinieki. Vispār jau tautu tēviem ir raksturīgi uz kaut ko aicināt, vai uz gaišu nākotni. Varbūt visprātīgākais aicinājums atceros, ka man stāstīja sievas māte, kur man bija brīnišķīgi. Stāstīja, ka Ulmanis aicināja bēri 3 karotīti cukuru pie kafijas, bet tur bija loģisks pamats, jo Latvijā bija 3 cukurfabrikas. Un, jā, es nezinu, es domāju, ka aicināt var. Jā, varbūt ministra prezidents varēs nodrošināt darba vietas savās latifundijās vai citu latifundijās, jo pēc būtības pie mums tādas pamazām veidojās. Es būtībā esmu 3. paudzē jau vismaz pilsētnieks. Un, tā teikt, bruģis man ir, ja var tā teikt, kaulos iekšā. Un ceļgalos, es gan teikt, bērnībā, kur nemitīgi bija nodauzīti, krītot. Bet tai pašā laikā man jāsaka, tos 70. gadus, kā ar Purmalu pavadījām, kur taču ar no jau 6. klases Rīga vien dzīvojās. Vien kā vasaras savās lauku mājas, lai gan Purmalas vecāki nāk no lauki. Vismaz padomāju. Tad pilsētnieks lauks saprot kā patērējošu vidi, bet tur pat nav vainīgi tik daudz. Tas ir, faktiski, tieši pilsētnieki, šī urbānistiskā patērējoša. Viņi saprot lauks kā patēriņu. Vajag, lai tur nav kukaiņa, lai mauriņš ir nopļauts tā kā tur var staigāt, viņš izklāja savu paladziņu tā mauriņu vidū, noguļās un sauļojās. Un ja kāds tur mušs vai otrs lidot, viņš apskaišās. Viņam visu vajag izcirpt, sadēstīt pēc iespējas mākslīgas puķis, kādas te nekad neaug un arī neaugs, jo kāds dārznieks ar viņam neņemsies no rīta līdz vakara. Tā ir patērētāja attieksme. Lauki ir dzīvība. Un labi ir, ja tu vari viņam sadzīvot.
Godātais ministru prezidenta kungs, arī tādas var būt atbildes jūsu jaungada nakts uzsaukumam. Maz tajās palicis no auseklīšu laika patriotisma vai barikāžu dienu nepiekāpības. Un pavisam maz no lozungveidīgā saukļa turēsimies pie zemes Latvijas ļaudis. Ja klausījāties uzmanīgi, tad šo cilvēku izvēlei dzīvot un strādāt laukos nav nekāda sakara ar valdības programmu, uzstādījumu un solījumiem. Vai varbūt arī citādi? Jā, ja šī nepaliek vien jaungada nakts mistērija. Tikmēr turēsimies pie zemes Latvijas ļaudis.